Šī intervija tiek ierakstīta Ministru kabineta komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darba plāna 23. gada darba plāna ietvaros. Intervija tiek veikta ar tātad Valdemāru Hermani, un es esmu Ruta Pazdere, Ministru kabineta komisijas pārstāve, kā arī Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāja. Hermaņa kungs, tātad mazs lūgums. Lūdzu, pastāstiet mazliet ievadam par sevi. Tātad mazu tādu pārskatu biogrāfijā, kur esat dzimis, izglītība līdz nākamajām darba vietām, kas seko. Es esmu zemgalietis. Rīgā atnācis studēt 1955. gads, beidz Latvijas valsts universitātes, toreiz sauc tā mūsu universitātī, ekonomikas un juridisko fakultāti, bet man jau no skolas gadiem bija kaut kā mazliet tāda indēve rakstīt, aprakstīt. Studentu gados publicējos studentu avīzē, Padomju jaunatnē šo to. Un tā, kā šī vilkme man bija stiprāka, tad faktiski beidzot augstskolas aizgāju nevis par ekonomistu strādāt, vai no pētniecisko institūtu akadēmijā, bija ekonomikas institūts, un tur man faktiski bija nozīmējums. Neaizgāju arī ne uz kādu rajonu vai uz rūpnīcu plānu daļu, kur būtu bijis izdevīgi, bet es piekrītu strādāt mazā resora avīzī Latvijas autotransporta un šoseju ceļa avīze. Latvijas autodarbnieks, faktiski šī avīzīte saucās divās valodās, un redaktors bija Kristaps Kaugurs, kurš pirms tam bija bijis Padomju jaunatnes redaktors. Viņam katrā ziņā tas bija kritiens. Viņš bija viens no bēdīgi slavenā 1959. Gada plēnuma netiešiem upuriem, jo nebija pareizu līniju ieturējis Padomju jaunatnē. Tā bija man pirmā žurnalistikas skola. Faktiski visa darba dzīve, atskaitot īsu periodu Zemes ierīcības institūtā, ko mēs saucam tautā par Mērnieku institūtu, kas atrodas ēkā pretī tagadējai Latvijas Saeimai. Nostrādāja nepilnus 2 gadus. Visa darba dzīve aizgājusi mediju vidē. 4 redakcijās. Tālāk tā bija cīņa. Tur es nokļuvu tāpēc, ka es biju diezgan aktīvs ārštatnieks. Šo to bija rakstījis, un bija kāds pāris lielāki raksti nopublicēti cīņā. Un sākot ar 1963. Gadu es biju cīņas oficiāls darbinieks, štata darbinieks. Man pieņēma, ne gluži kā starptautisko jautājumu komentētāju, bet kā šīs jomas zinātāju, jo zinām pieredze bija lasot lekcijas par šīm tēmām. Kā es jau teicu, publicējos kā ārštatnieks. Un tad es kļuvu par štata komentētāju, par ārzemju informācijas nodaļas vadītāju, un šis posms bija stipri ilgs, vairāk nekā 20 gadi, un par to mēs vēlāk varbūt parunāsim. Tas man deva ļoti lielu pieredzi, arī starptautiskie sakari veidojās. Tālāk sanāca tā, ka mani izraudzīja pa dzimtenes balss redaktoru. Un tāpēc, ka redaktors tur mainījās,
Un, nu, tas laikam bija lielā mērā pateicoties tam, ka es dzimtenes balsī arī biju rakstījis apskats kā āršķiet darbinieks. Toreiz tas cilvēks, kas man pamudināja to darīt, bija Imants Lešinskis, toreizējais avīzes redaktors, vēlāk kultūras sakaru komitejas vadītājs, un vēlāk tā viņa vēsture, kalpības gadi ir labi izgaismot kā grāmatā, tā filmā. Tad es biju redaktors. Dzimtenes balss pārtapa par Tēvzemes avīzi. Pēdējos gadus mēs tiešām bijām pilnīgi patstāvīgi, bet tā patstāvība bija tāda maize ar ļoti, ļoti cietu garozu. 92. gadā šī avīze beidz pastāvēt. Un pēdējais mans darbības posms ir neatkarīgā Rīta avīze. Sākumā viņa bija neatkarīgā Cīņa, vēlāk pārsauc par neatkarīgo Rīta avīzi vai vienkārši neatkarīgo, kuras bija apskatnieks galvenokārt par starptautiskām tēmām. Nācās rakstīt arī par turismu, pieslēdzos zinātnes atspoguļošanai un popularizēšanai. Šis bija tāds ļoti patīkams posms, ne posms, tas visu laiku bija paralēli tam pārējiem redakcijā darītiem. Un sanāca tā, ka es ar neatkarīgo Rīta avīzi sadarbojos vēl pēc tam, kad nebija vairs tā štatā, jo laikam taisnība vienam manam kolēģim, kas teica tā, ka žurnālisti un čekisti nekad nav bijušie. Jā, skaidrs. Paldies par to. Bet tagad varbūt atgriežamies atpakaļ, piemēram, pie studiju gadiem. Jā. Jūs studējāt ekonomiku. Kāda, teiksim, atšķirības starp mūsdienu studiju programmām un padomu laiku studiju programmām ekonomikas jomā? Tur kā tiešām tas būtu tā interesanti. Jūs uzdevāt grūti jautājumu, kā es varu pateikt, kādas ir šodienas programmas. Politekonomika. Nē, es varu tā drusciņu aizdomāties, bet es domāju, ka tur līdzības ir ļoti, ļoti maz, jo pat paši to priekšmetu definējumos, sociālisma politekonomija bija mums tāds priekšmets. Kur tas ir? Tas ir vēstures mēslēde. Tagad bija kapitālisma politekonomija. Studējam Kārļa Marksa Kapitālu. Arī tas šodien netiek darīts. Bet ir varbūt lietas, kas tā vai citādi ir pārmantotas, jo es neteikšu, ka man šie priekšmeti un šīs studijas būtu bijušas kā apgrūtinājums vai kaut kas liekas turpmākā dzīvē. Jo, piemēram, tur grāmatvedības priekšmets bija civiltiesības, tāda drusciņa no juridiskās jomas, tautsaimniecības vēsture. Es domāju, ka tautsaimniecības vēsture, zināt, holandiešu zelta laikmetu un pārējās lietas arī šodien būtu ļoti svarīgas. Ja to nedara, tad man būtu žēl. Tā kā tur bija dažādi priekšmeti, bet tā pieeja un metodika, protams, viss bija pieskaņots plānsaimniecībai, jo es tieši beidzu to nodaļu, kas saucās tautsaimniecības plānošana. Tā plānošana ir tāda, nopietnas priekšmets būtībā. Tika pasniegts kā nopietnas priekšmets, bet tas tāda liela abstrakcija, es teiktu, jo īpaši tajā politekonomijā un sociālismu, kur mēs aplūkojam, Jānis Porietis docents mums bija pasniedzējs šajā gadījumā, viņa ļoti bieži tika balstīta uz PSKP, kongresu un plēnumu lēmumiem. Un jebkurā eksāmenā varēja uzdot jautājumu, ko par šo jautājumu lēma
pēdējā plānumā. Jā, tas tā ir, jā. Skaidrs. Mazliet tagad atgriezīsimies jau pie žurnālistikas. Un tātad jūs sākāt darbu arī tātad laikrakstā Cīņa. Par uzaicinājumu cīņā. Kā tas notika? Jā, kā tas notika varbūt tās? Kāpēc, to es laikam esmu rakstījis, bet tas noticis ir tā, un tur nav izdomājumi, ka Cīņas redaktors bija piezvanījis uz šo Mērniecības institūtu, precīzāk Zemes ierīcības projektēšanas institūtu, galvenā direktora vietniekam, pie jums strādā tāds Hermans, viņš te interesējas par žurnālistiku un tā. Mēs gribētu viņu aicināt uz redakciju. Tas direktora vietnieks Kārs Leitlands. Paldies viņam, ka viņš neko sliktu nav par mani teicis. Jā, Tā es aizgāju un sākumā es faktiski biju tāds ārzemju ziņu pieskatītājs, jo tur priekšā bija Mauriks Vulsons, kurš pazīstams ar pseidonīmu M. Vilks. Viņš nes savus apskats. Tur priekšā bija Artūrs Zvezdovs, ļoti interesanta personība. Es pa viņu rakstu drusciņu vairāk tagad, kurš nes arī savus apskats. Viņam bija tādi netradicionāli tie apskati. Viņa rakstījuši gāja cauri daudzām rietumu kreiso partiju avīzēm, kuras varēja jau tajā laikā nopirkt Rīgā, jo to informācijas avot jau nebija tā, ka varētu nopirkt katrā bodē šodien pieejamos žurnālus. Jā. Es tā sāku kaut kā iedzīvoties, un tur es esmu pateicīgs daudz propagandas nodaļas toreizē vadītājiem, Zalmanam Eidusam, ko mēs saucam redakcijā vienkārši par Zjāmu, kurš man tādu drusciņu iedīdīja, kā rakstīt, ko nerakstīt. Es viņam, piemēram, esmu ļoti pateicīgs. Tātad laikrakstā Cīņa, jūs strādājat par ārzemju informācijas nodaļas vadītāju, un jautājums, kur jūs ņēmāt informāciju, lai varētu tiešām rakstīt? Taisnība, ka mēs zinām drusciņu vairāk nekā parastais lasītājs. Mums bija uzticēts avoti, kuriem bija vai klāt pierakstīts, bet kuri bija jāsaprot kā dienesta lietošanai. Jā, protams. Un bija, piemēram, galvenā telegrāfa aģentūra tajā laikā bija tas, un no telegrāfnē aģentūra SSR, no Padomu Savienības telegrāfa aģentūra, ja tas būtu tulkumā, kura piesūtīja gan katru dienu tā saukto BPI biļeteni počtovē informācija, pastā informācijas biļetens, kurā bija ārzemju preses izvilkumi un bija aprakstīti tās korespondentu apraksts no dažādām pasaules vietām. Tad mēs to situāciju jau redzējām, kas notiek Suecas kanāla zonā vai citur, redzējām jau dziļāk un detalizētāk. Tas viens. Tad, kad es biju kļuvis par partijas biedru, man tika uzticēti arī tādi informācijas avoti kā Amerikas Balss un Brīvās Eiropas pieraksti. Nebija tie jāklausās. Jūs bijat uzticama persona jau? Es tātad biju uzticama persona. Tos es saņēmu, varēju lasīt, varēju izmantot, tātad pašam bija jāzina, cik tālu. Un man bija arī tie tehniski redakcijā nopirka VF tranzistoru, kad es varēju klausīties, teiksim, BBC. BBC es tiešām lielākoties klausījos angļu valodā,
Jo angļu valodā tā informācija, viņa atšķirās, vai viņa bija aktuālāka nekā krievu valodā. Citkārt, tā bija mana legālā darbība, informācijas vākšana, bet mēs ļoti labi arī apzinājāmies, ka līdz ar to mēs esam it kā tādi informācijas dozētāji, kas laiž savu filtru, cik tālu ko var un ko galīgi nevar. Bet atgriežoties pie tādas starptautiski ļoti sāsnātas situācijas, kā padomju karaspēku ieiešana Afganistānā, tas ir 79. gada decembris. Pēc tam bija starptautiski ļoti lieli protesti un kaut kādā veidā tas bija arī jāatspogļo, jo tas, kas deva oficiālo informāciju savās lentās, to lielākoties apgāja. Un tad apskatos, vai drīzāk gan radio vai televīzijas komentāros, mēs balstījāmies uz ārzemju informācijas avotiem, kas atreferēja tā saukto eirokomunistu viedokli. Eirokomunisti bija tās ietekmīgās lielās rietumu kompartijas, piemēram, Itālija, Spānija, Francija, kur tiešām komunisti nebija saviņi, bet bija ļoti ietekmīgas partijas. Un šo viedokli mēs tā vai citādi mēģinājām novadīt. Jā. Kā vispār notika informācijas filtrēšana tādā laikā? Jo tas ir ļoti svarīgi arī zināt. Jūs gribat jautāt, kāda bija pašcenzūra vai citādi? Jā, pašcenzūra un arī valsts mērogā cenzūra bija. Ziniet, tā cenzūra vai tie norādījumi no augšas bija dažkārt tīri negaidīti. Piemēram, vienreiz es saņēmu norādījumu, ka nedot neko kritiski par Ameriku, jo, lūk, Jūrmalā te ieradies Davids Rockefellers, kas bija liels amerikāņu rūpnieks, biznesmenis. Tai brīdī, jā. Tā kā tās augšas mēģināja regulēt, lai nebūtu pārāk uzkrītoša šī propaganda, jo citkārt, protams, to darīja. Vēl bija tāda subjektīva lieta, tas attiecas uz to periodu, kad laikraksts Cīņa kā redaktors vadīja Ilmārs Īverts, kurš bija lielā mērā sists uz nacionālismu apkarošanu. Viņš bija tas cilvēks, kurš nāca kā pareizais kadrs pēc 59. gada šī te bēdīgi slavenā plēnuma Latvijas kompartijas. Un viņš centās, kā saka, uzturēt to garu, lai piemēram, 68. gadā, kad Čehoslovākā notika šī tā sauktā internacionālā palīdzība, praktiski padomju tanku ieiešana Prāgā, ka, lai mēs nodrukājam noteikti absolūti visu tas oficiāla informācija. Toreiz tajā brīdī gan nevarēja būt nekādas tur atkāpes. Vēl jūs jautājat, par filtrēšanu. Jā. Nebija tās cenzūra, tādas rokas grāmatas, pēc kurām bija jāvadās? Nē, bija, protams, glavļi tā sauktie talmudi, bet, ziniet, tie talmudi, talmudi tā mēs saucam savā valodā, bija tiešām rokas grāmatas, tur bija daudz, bet tās jau viss attiecās, gandrīz viss, manuprāt, attiecās uz iekšpolitikas lietām. Ka nedrīkst, teiksim, parādīt tiltu, fotografēt tiltu ārpus Rīgas. Rīgā tiltu var fotografēt ārpus Rīgas, kā lielāku tiltu nedrīkst.
nedrīkst norādīt gājputnu ceļus, tur jau viss, kas bija. Pat gājputnu ceļus. Nu jā, tāpēc, ka tie kaut ko norāda magnētisko zonu vai tam līdzīgi. Bet, nē, tas nebija Talmuda jautājums, tas bija vairāk centrāla komitejas attiecīgās nodaļas vīzēšana. Jo citādi jau it kā mēs savus apskatus varējām veidot brīvi, bet šad tad dažādas norādes tika saņemts. Pavisam konkrēti atceros, tātad 1986. gada aprīļa beigas, Černobiļas avārija, un man ir televīzijā tas dienas komentārs, tur 5 minūtes, neilgāk, un tieši tajā dienā man pienāca zvans no centrālās komitejas lūdzu noteikti, lai komentārā būtu runāts arī par līdzīgām avārijām rietumos Amerikā un Francijā. Jā, ka nav tikai padomu savienība. Jā, lai tas neizskanētu kā tikai kaut kāds liels traģisks notikums šeit. Jā. Tā tad, ja vēl ir kas par to cīņu, arī nākamā jūsu darba vieta tā tad bija Dzimtenes balss, laikam bija. Jā, bet vēl es gribētu pateikt par cīņu tā, ka diezgan daudz kas mainījās, kad nomainījās redaktors cīņā. Viens Praudas korespondents, jo kļūt pēc cīņas redaktoru, protams, vajadzēja būt ļoti augsts uzticības personai, un tāds bija Praudas korespondents Īverts līdz tam, un arī Britāns bija Praudas korespondents līdz tam. Īverts stils bija tāds, arī tāds komandējošs, tāds ārēji bramanīgs, viņš, teiksim, varēja redkolēģijas sanāksmes laikā pieslanīt ministram, kā jums tur biedri, kaņiem pīri, man te arī Klipkāns saka, ka tajā slimnicā tā un tā notiek. Tā piemēra pēc, es improvizēju. Pārtrauc sapulcs un runāt ar ministru. Britānas stils bija pavisam citāds, viņš lielā mērā, daudz lielākā mērā uzticējās saviem darbiniekiem, īpaši nodaļu vadītājiem. Viņš aizvāca tās sauktos selektors, kas mums bija izlikti nodaļu vadītāju kabinetā, kad redaktors var nospiest pogu un Herman, ienāciet pie manis. Tā viņam nevajag nekādu starpnieku. Tā Britāns no viss tā atteicās. Viņš bija par tiešo kontaktu. Un viņš atšķirībā no Īverta, un tās bija tāds savu veidu uzticības apliecinājums, viņš izstāstīja, kas ir nolēmts centrāla komitejas biroja sēdē kārtējā. Viņš kā centrāla komitejas loceklis tajā piedalījās vienmēr. Izstāstīja, tajā amatā būs tas un tas, atcelts tiek tas un tas. Un tas viss notiek pirms kārtējās ministru padomas sēdes vai pirms augstākās padomas, toreiz tā sauktā parlamenta sēdes. Tātad tas, kas tiks tur izlemts, tas jau de facto bija izlemts centrālas komitejas birojas sēdē, un to mēs zinām pirms to pieņēma ministru kabinetā vai augstākajā padomē. Un kā bija, teiksim, ar tiem rakstiem? Jūs sagatavojāt rakstus, un kāda kontrola bija, teiksim, vai kāds lasījums? Kontrola katru numuru, katru avīzes numuru parādīja Glavļita dežurantam. Bet jāteic, ka šie cilvēki absolūti lielākajā daļā bija mums solidāri. Viņi pat iepriekš tā draudzīgi norādīja, vai to varat savādāk pateikt vai kā, jo tas, ka izdarīja oficiāli Glavļits strīpojumu, tas skaitījās tāds savu veidu pārkāpums. Te varēja pazemināt atzīmi, tā kā tas skolā būtu. Tā bija tā kontrole. Kā citu veidu, katrs raksts,
kā minimums 3 cilvēki lasīja. Lasīja nodaļas vadītājs, lasīja literārais, literārie toreiz savādāk saucās vienkārši korektori, un lasīja redaktora vietnieks. Un es teiktu, ka tas nebija tas sliktākais veids, jo muļķības caur šo sietu neaizgāja daudz. Un pat gramatika bija ļoti labi. Nē, tas jau atkal īpašs temats, jo valodas kultūra cīņā tika uzturēta ļoti augstu. Par to mēs runājam veco cīņas darbinieku sajietā. Un tā par šo jomu tika, domāts un darīts. Jā. Tad tālāk. Jā, par dzimtenes balsi. Par dzimtenes balsi. Tagad kā nonācāt dzimtenes balsī? Kā tas notika? Lai nonāktu dzimtenes balsī, jebkura redaktora postnī jāaiziet ir centrāla komitejas biroja sēde. Bet tā biroja sēde, es to ļoti labi atceros, nepilns mēnesis pēc Gorbačova nākšanas pie varas, tātad 1985. gada, 85. gada aprīlis. Un, tā bija formāli, es ieeju, kāds darbinieks nolasa anketu. Pirmais sekretārs tajā laikā bija Boris Pugo. Viņš saka, znājam, как žurnālista, un ja ir augstākā persona kaut ko pateikusi, tad pārējiem krančiem nav jārēj, piedošana par tādu salīdzinājumu. Un viss. Kāds bija jūs noskatījis un tad uzaicinājāt? Noskatījis tur tā, es zinu, ka iepriekšējais redaktors Dainis Golberts bija mani ieteicis, un viņš kļuva par kultūras sakaru komitejas priekšsēdētāju, un es par avīzi, kas toreiz tajā laikā vēl bija šīs komitejas izdevums, Bet es gribētu vēl tev pasvītrot to, ka tiešām Gorbačova laikā kultūras sakaru komiteja bija pārgājusi partijas centrāla komitejas pāraudzībā. Viņa bija kļuvusi par ministra padomus, toreizējās valdības struktūra vienība, un tā vairs nebija tieši pakļauta stūrmājai jeb drošības komitejai. Drošības komitejas pāraudzība turpinājās pēc inerces. Tā turpinājās tādā veidā, ka otrais cilvēks kultūras sakaru komitejā bija viņu cilvēks. Tajā laikā sākotnēji tas bija Helmuts Kreitsbergs, pēc tam Dainis Piņš. Un redakcijā redaktora vietnieks arī bija drošības komitejas uzticības persona. Tā kā redaktoram nebija nekādu pienākumu atskaitīties stūrmājai tajā laikā. Bet uzraudzība tomēr notika? Nē, uzraudzība notika, to jau atzina nelaids pēdējās šīs komitejas vadītājs Egils Johansons. Pakļaut nebija, bet mēs viņus, izmantojam. Tā viņš laikam teica. Kā tas izpaudās, piemēram? Kā izpaužas tādā veidā, ka, teiksim, viņiem ir zināmi mūsu trimds cilvēki, ar kuriem kontaktus uzturēt, ar kuriem neuzturēt, kurus izcelt, kurus nevajag rādīt. Dažādi. Tātad šis laikraksts ir ar kādu mērķi tika vispār veidots? Sākotnējais mērķis jau tur, pašā sākotnē jau ir bijis tāda propagandas lapa par atgriešanos dzimtenē, kas taisīta, starp citu, tieši tajā pašā istabā, kur es sēdēju cīņā kā ārzemju informācijas nodaļas vadītājs. Un tad 1958. gadā
izlemts pārdēvēt un pārveidot šo izdevumu par dzimtenes balsi. Dzimtenes balss ar nolūku sniegt pareizo, pozitīvo informāciju par to, kas notiek padomju Latvijā, atmaskot trimdas reakcionārās organizācijas, bet tajā laikā, cik saprotu, reakcionārs bija pilnīgi visas laikam. Un ar tādu mērķi, kas diezgan nepārprotam izpaudās, šķelt trimdu. Tātad tie, kas brauks uz Latviju, kas atzīs padomjisko Latviju, un tie, kas nostājušies pret, tie nav tie mūsējie un mums vajadzīgie. Bet par dzimtenes balsi, tāpat kā par cīņu vai par citu, jebkuru izdevumu mēs varam runāt, un mums jārunā par attiecīgiem periodiem. Kāds bija tajā periodā šis izdevums un kāds. Un kā es jau teicu, manā periodā vairs nebija šī te, sākot ar 85. gadu, nebija vairs šī te prasība, ka vajag nolaķēt visu, kas notiek šeit, jo Gorbačovs šis uzstādījums par jauno domāšanu, par reālo sociālismu, kā toreiz teica, tas atļāva kritiku. Bet tā kritika jau nāca soli pa solim, ne uzreiz. Jā. Jums bija arī iespējas kaut kur tā, norīkojami braukt arī ārzemkomandējumos? Ar tiem braucieniem, ja es atceros cīņas periodu, cīņā mums bija divi draudzīgi izdevumi, divas draudzīgas avīzes, un padomu Latvijā divi draudzīgi novadi, viens bija Ščecina, Polijā, un otrs Rostokā, Austrumvācijā. Tur pirmām kārtām uz turienu redkolēģis locekļi viss gandrīz vai uz turienu aizbrauca. Bet tie braucieni bija tā, tad vēl bija tā iespēja caur aizbraukt uz rietumiem ar PSRS žurnālistu savienības ceļzīmi, bet par to ceļzīmi bija jāmaksā, tā kā es, piemēram, braucu ar kuģi apkārt pusē Eiropai, apkārt Skandināvai līdz Hamburgai, tas 73. gads. Kas maksāja? Tas bija, pašam bija jāmaksā. Tad bija draudzības biedrības ceļzīmes, pa tām atsevišķos gadījumos nebija jāmaksā, bet, kad es kļuvu par dzimtenes balss redaktoru, nereiz man kultūras sakaru komiteja nesūtīja kaut kādā komandējumā. Varbūt viņi vienkārši, domāju, redaktors, lai viņš te darbojas uz vietas, kam viņam tur maisīties, kur uzdos kaut kāds neērts jautājums, un tā. Tajā laikā es braucu, tiešām ar draudzības biedrības ceļzīmi, piemēram, uz Skandināviju 86. gads, un bija arī vēl tāda organizācija tajā laikā, jāpasaka pavisam īsti, kā zinība biedrība, kura man bija tāda pirmā skola, kā starptautniekam, lektoram, kas deva tribīnu, iedot ceļzīmi, tu aizbrauc uz rajona kultūras tam vai uz skolu un stāstu. Un tā man tiešām bija tāda pirmā sagatavošanas skola. Un šī zinība biedrība, jāteic, tur paldies liknim un sagadīšanās momentam 87. gadā 6 zinību biedrības lektorus komandēja uz Habārovsku, un tā es esmu bijis vis tālāk padomju savienības austrumos. Tas bija interesants brauciens, caur tur Novosibirskā, Habārovskā jau bija tās jaunās. Mērķis bija tāpēc, ka tur bija liela konference par
ekonomiskiem sakariem pāri Klusajam okeānam. Teiksim, no Havarovskas, tātad Amerika, jā, tur iznāk, protams, tuvāk kā no mūsu krasta. Kā es jau teicu, tur tās jaunās vēsmas jau tad valdīja gaisā un runājam arī par tautu līdztiesību un par to, ka nav tikai tur viena lielā krievu tauta. Varēja runāt jau, jā. Jā, toreiz jau vēl bija tā ilūzija, ka tā Padomju Savienība varētu attīstīties kā tāda normāla pasaules valsts, un tad, lūk, šie ekonomiskie sakari, kuģniecība, pārlidojumi pāri Klusajam okeānam, tas iznāk ļoti izdevīgs ceļš. Jā, un pirms Gorbačova laika, tad kā tur tie uzdevumi bija braucot uz ārzemēm, tiem, kas brauca? Pirms Gorbačova laika arī bija interesanti braucieni, bija, tam man jāatceras brauciens uz tuviem austrumiem. Pirmo un vienīgo reizi es esmu bijis Amanā, Jordānijas galvaspilsētā un Irakas galvaspilsētā Bagdadē. Tas ir 1982. Gads, kad tika komplektēta komanda, kas pārstāvēs Padomju Savienību, bet būs Latvijas delegācija, jā, un šajā delegācijā bija Aija Kukule, dziedātāja, bija tolaik ļoti populārs ansamblis Ornaments, bija Lāčplieša dejotāji. Ļoti nacionāli. Nacionāli, protams, jā, protams, nacionāli bija Ants Sepners, bija Gunārs Kirke, bija olimpiskā čempiona Ines Jaunzeme, un man bija paņēmuši līdz, ne tik daudz kā preses pārstāvi, bet man bija tur tāds delikāts uzdevums nolasīt Mosulas universitātē lekciju par PSRS un Irākas sadarbību kara laikā, jo karš tajā laikā notika starp Irānu un Irāku. Karš bija sācies, kara situācija, to mēs izjūtām, tā kā arī pret mums tāda neusticība lielāka bija tā lekcija krievu valodā, protams, saskaņot ar PSRS vēstniecības tur pārstāvi. Tā bija mana neveiksme, bet diez vai citādi tas varēja beigties, jo tie klausītāji bija gaidījuši, ka es tur nosodīšu vairāk vienu un otru arābu pusi, bet es vadījos pēc tās schēmas, un viņi saka, jā, kā tā Padomju Savienība tur piegādā ieroči Sīrijai, un tie ieroči caur Sīriju nonāk Irānā, nonāk pret mums. Jums jāatbild? Es esmu tā kā uz iesma uzdurts. Jā, skaidrs. Tad varbūt tālāk pēc dzimtenes balss, kur vēl darbojāties, strādājot. Bet tur tā dzimtenes balss noslēguma posms. Ir viens notikums, kur es gribu atsaukt atmiņā un pastāstīt arī klausītājiem. Proti 1990. gada sākums, vispār jau tāds liels cerību laiks. Šūpojas arī mūsu lielā un nestricināmā partija, bet dažādos sektoros tas izpauž dažādi. Bet man tobrīd, kā komitejas partijas Šūniņas pirmorganizācijas sekretāram,
mani ievēl par delegātu uz Oktobra rajona partijas konferences, kas notiek 90. gada 29. martā. Vērts un svarīgi atcerēties, ka Lietuva ir jau savu neatkarību deklarējusi 11. marts. Un mēs sanācām uz šo konferenci, neatceros tā telpa, varēja būt tepat kaut kur netālu pašā Rīgas centrā, bet Oktobra rajona partijas šī organizācija bija ļoti, ļoti krieviska un dabiski visas konferences noritēja krievu valodā. Pirmais sekretārs Ivans Prokopjevs, jauns cilvēks, tas enerģisks partijas cilvēks. Es teiktu, ka šodien Saeimas deputāts Aleksejs Rosļikovs ir viņa kaut kāds attāls radinieks. Tā garīgā ziņā, Jā, tā garīgi politiskajā ziņā, orientācijā, aktivitātē un tā. Liela vieta šajā konferencē bija atvēlēta mediju kritikai. Ķezbers, lūk, kā kompartijas ideoloģiskais sekretārs, nav savā amatā, nepilda to, ko partija no viņas sagaida. Tāda veida, kā saka, šie uzslāņojumi, šie uzbrēcieni tur lielā mērā dominē. Bet deva man arī vārdu, un es varēju runāt latviski, un es runāju latviski. Un es, starp citu, aizejot uz valsts arhīvu, es paņēmu šo runas stenogrammu. Redz, atbilstoši tai situācijai, tas ir bijis kaut kādā mērā disonējoši ar to pārējo noskaņu, kādu valdīja, bet es centos atgādināt, ka nekas tautas nekādu uzticību neiegūs, ja partijas vadītāji tur kongresu un ļoti liels pārveidības kompartijās Austruvācijā un Ungārijā. Un šis man bija kā piemērs, ka tāds atgādinājums. Tad tas jau bija laiks, ka varēja atļauties kritizēt svēto avīzi Pravda. Es norādīju uz to, ka Pravdā lūk ir bijis kaut kāds raksts, kur atsaucoties uz George Kennan, amerikāņu diplomātu, kas 30. gados ir Rīgā strādājis, un es starp citu ar viņu esmu ticies šeit pat Rīgā, kad viņš atbrauc jau dziļā vecumā. Un kāpēc Pravda lūk... Tas bija Pravda, tātad izdevums, tas bija centrālais. Jā, laikraksts Pravda. Galvenais laikraksts partijas taisnība, jā. Izvelk no George Kennan to, ka viņš ir savā braucienā uz Liepāju konstatējis, ka Liepāja tāda miegaina nolaista pilsēta, bet tur pats šais memoāros ir teikts, ka Liepājā George Kennans ieraudzīja un abrīnoja, viņiem ir opera. George Kennans raksta, ka Rīga tomēr ir kā pilsēta krāsaināka un interesantāka nekā citas padomu saimniecības pilsētas. Tur bija, tajā laikā bija 4 deputāti, tā skaitā Bišera vēstuli Pravdai, kur bija kaut kāds, es to vēstuli neesmu lasījis, bet cik es saprotu, par vēsturisko taisnīgumu viņi sniedz savu nostādni. Kāpēc šādas vēstules nepublicē? Kā mēs varam ticēt tādai presē? Apmēram tā. Skaidrs, jā. Vēl tad nākamos, kas bija nākamie dzīves, tātad darba cēlieni. Nākamais tā ir neatkarīgā cīņa. Jo neatkarīgā cīņa vispār prese
presijā bija tādā kopējā sajūgā, un mēs ar neatkarīgo cīņu, protams, arī bija, tad, kad Tēvzemes avīzi taisījām, mēs jau turpat pašos koridoros grozījāmies, un Andris Jakabāns, toreizais redaktors, man uzrunāja, ka lūdzu, mums vajadzētu kas par ārzemju informāciju un tā. Kurā gadā? Viņš uzrunāja tad, kad vēl mēs taisījām Tēvzemes avīzi, bet Tēvzemes avīzi mēs bijām kļuvuši patstāvīgi ar 91. gada 1. janvāri. Mums bija savs konts bankā, maksājam algas no tā, ienākumos ir, kas tirāžu pārdotās avīzes, minimāli tur sludinājumi. Bet bija skaidrs, ka Tēvzemes avīze nevarēs šīs brīvās konkurences apstākļos izturēt, jo vienkārši sludinājumu devējiem, saprotams, maz tirāža, nav interesanti. Un vēl otra tāda lieta, mēs, protams, bijām nomainījušies pilnīgi tajā kopējā atmodas gultnē ejot, bet dzimtenes balss, tā vecā šleipa nāca līdzi. Tas nozīmē, no trimdas puses arī nekādu atbalstu nesaņemt. Tie paši darbinieki visi? Nē, darbinieki mainījās daļēji. Bet bija arī daži veci kadri, bet centrāla komiteja šajā ziņā mani kā redaktoru iedrošināja. Viņi pat teica, jūs to redaktoru vietnieku varētu nomainīt, bet es neredzēju, ka viņa vietā dabūtu kādu citu, kurš tik labi pārzina trimdas organizācijas, baznīcas lietas, kas bija viņa kompetencijā. Un otrs, ja tā nomaiņa būtu notikusi, Sturmāja, to, protams, būtu smagi atcerējusies, jo pietika, ka mēs nomainījām Pāvēlam Ducmanim redakcijas pasītē no redaktora vietnieka. Viņš kļuva vienkārši par redakcijas locekļu, viņš to ļoti smagi pārdzīvoja. Tas ir kurā laikā tas? Tas ir 80. gadu beigas, jā, un 92. gada 23. oktobrī mēs veidojam Tēvzemes avīzes pēdējo numuru, tā sakot, atvadoties ar atvadu vārdiem, čaksti, pirmo prezidentu liekot uz pirmā vāku. Tātad mēs nonācām līdz šim periodam, bet atskatoties, kad jums bija tiešām sadarbība ar ārvalstu partneriem, un tad tur tomēr arī bija komandējumi arī uz demokrātiskām republikām, un vispār, kad jūs arī bijāt kādās ārzemēs, tad to atšķirību, kā jūs redzējāt, starp Padomu Latviju, starp varbūt arī Padomu Savienības republikām un arī demokrātiskām republikām ārpus Padomu Savienības? Jā, tie kontakti jau bija daudz un dažādi. Pirmām kārtām cīņa bija tā vieta, kur veda ārzemju žurnālistu delegācijas. Gan visas, kas apmeklēja Latviju, viņas izgāja cauri cīņai, un tas stāsts kā mantra, ka cīņa ir 2 nedēļas vecāka par franču humanitē, un tā ar garu un tādu slavenu vēsturi, un cik pilsētās ir nākus, un tā. Tātad tie kontakti šeit uz vietas, bet tad jau vēl noteikti interesantāk, kā es savus kolēģus ieraudzīju viņu darba vietās. Pirmā reize, tas bija 72. gads, kad es nokļuvu pirmā reize rietumos, tad puspavērta mutu pa Londonu gāju, jo likās ļoti krāsaini,
un viss ļoti skaisti. Salīdzinot ar pelēko Padomju Savienības vidi. Jā, protams, mūs ved uz Westminsteru, mūs ved pie Kārļa Marksa kapu, uz Haigētas kapsētu un tālīdz, bet mūs aizved arī uz viens liels avīzes redakciju. Un jā, šī pieredze gan bija ļoti vērtīga, ka tur runāja informācijas nodaļas pārstāvis. Viņš stāstīja par to, kā viņi vāc informāciju. Un, tāds it kā no dzīves ņemts mazliet kurjos gadījums Padomju Savienībā palaiž pavadoni ar laiku, ar sunu laiku. Bet viņiem svarīgi noskaidrot, kas tā laika bija, viņš vai viņa. Un tad viņš stāstīja par to, kā meklēt tos tās kontaktpersonas Maskavā, lai uzdot šo svarīgo jautājumu. Jā, laika tad bija tas suns, jā. Jā. Tas tā mazliet to humoru pieskaņa, bet nopietni runājot, vairāk tādas konkrētas pieredzes, jo mēs apmēram līdzīgos apstākļos darbojamies ar poļu kolēģiem Gloščecinska redakcijā, un tur tie kontakti izveidojas tiešām tāds personiski un labi. Man vairākas reizes tie poļi Rīgā esot arī pat mājās ir uzaicināti kā viesi. Es pazinu viņu žurnālistu ģimene, Ķuba, tāds atbildīgais sekretārs, bija poļu žurnālistu virtuve, jeb laboratorija, tomēr diezgan jūtami atšķirās no mūsējās. Tā ziņā, ka viņiem bija šis brīvākais gars. Viņi jau bija vairāk vai mazāk pieslēgti kultūras, informācijas plūsmām no Francijas. Francijas, tad jau visos laikos daudz poļi ir bijuši. Un viņi man tā teikt diezgan tieši atgādināja, mēs tādas vārdus kā sociālismu un celtniecību nelietojam. Mums jau tas tā tajā laikā, tātad pirms Gorbačova laika, tas tiešām bija tā iegājies. Mēs tādas jēdzienus nelietojam. Un tas, ka viņi pirmajā lapusē var publicēt tādas drastisks stāstiņas, arī Vojvodis partijas avīze atgādināja, ka mēs jau nopublicē Beitenu džinsos pēdējā lapusē, sākas sarunas dažādi. Austrumvācijā Ostsīta Zeitung, Austrumi jūras, ja Baltijas jūras, pareizāk sakot, avīze. Viņi, protams, ortodoksālāki, stingri. Viņi varētu teikt tuvāk pat Maskavas garam, jo sākoties Gorbačova atklātības periodam un atklātībai presē, kad Ogoņok literatūrnai gazeta uzdeva toni, kā publicisti, cik daudz, ko var rakstīt, atļauties. 80. gados. Gorbačova laiks, tātad 80. gadu beigas, arī Moskova News bija ļoti progresīvs izdevums tā laikā ar komentāriem saviem. Tur, es nezinu, cik ilgi, bet tomēr kaut kādā periodā bija gadījumi, kad bremzē šo Maskavas izdevumu nonākšanu Berlīnē. Tā var iedomāties, cik pareizi viņi uztvēra sociālismu. Protams, man veidojās arī kontakti ar citu valstu, ar amerikāņu žurnalistiem. Tad, kad es biju Londonā, jau pieminētā
braucienā 72. gadā ar Morningstar žurnalistiem satikos un citu. Nu, tas būtu atkal garāks stāsts. Bija, jā, tas garāks stāsts. Nu jā, un tad atgriežamies pie 90. gadiem. 90. gads, jā, nākošais periods tātad. Nu, nākošais periods tā ir neatkarīgā cīņa, liela radoša komanda. Un tagad pārlapojot šo avīzi, es varu teikt, ka tas arī bijis brīnumains laiks, liela cerība laiks, bet arī šī prese bija daudzveidīga, bija avīze kā avīze. Liels formāts, daudz lapus, veidoja daudz pielikumus. Nu, pie viena tāda pielikuma es dabūju piestrādāt, kas bija veltīts turisma lietām. Mēs viņu nosaucām par ceļa spieķi. Bet tas pielikums, kas no neatkarīgās cīņas visilgāk izdzīvoja, bija Hedvigas kundzes avīze, jo pat katru gadu, kādu 10 gadu periodā, tika izdot Hedvigas kundzes kalendārs. Tas bija ļoti populārs. Es domāju, ka... Mazliet paskaidrojiet, jo cilvēki nezinātu. Nu, Hedvigas kundzes avīzes īstā krustmāte bija Rita Blāmana žurnalista. Nu, viņa laikam bija pati sevi par Hedvigu nodēvējusi, bet nu, tas tā pielika un aizgāja tautā Hedvigas kundzes avīze, tā mīļa. Jo tur mājražotājs un viss tas bija tādu spēcīgu inerci caur laikam, caur vairākiem gadiem. Ceļspēķis, kā es jau teicu, ilgi nenoturējās, bet tur bija visādi garažā pie bruņa, piemēram, automobīlis te veltīts pielikums. Bija mums cietumnieku avīze, bet nu, tā bija reizēm arī tādas spēle uz to, ka piesaistīt vairāk lasītāju, bet man šis posms, es jau pieminēju pašā sākumā par zinātni, bet man šis posms ir interesants ar to, kā redaktors Jakobāns, tā teikt, pilnvaroja uzturēt sakarus ar vēstniecībām, kas šeit ir Rīgā. Jā. Nu, tad es gandrīz vai ar kādu brīdi gan ar visiem vēstniekiem biju pazīstams, daudz tika intervējis, kaut arī saka, vēstnieks jau, nu, tāpat kā diplomāts, nevar neko daudz pateikt. Diplomāts ir cilvēks, kas ir sūtīts uz citu valsti, melot un vākt informāciju savas valsts labā. Bet tomēr tie vēstnieki bija arī ļoti dažādi. Un ir daudz vēstnieku, kurus es ar dziļu cieņu atceros, kuri ir ieskaitām nelaiķos, kā Mihails Mariņičs, piemēram, Baltkrievijas vēstnieks, kurš nonāca nežēlstībā par to vien, ka viņš centās izvirzīt savu kandidatūru, būdams vēstnieks prezidenta amatam. Jā. Un joprojām esošais tā sauktais prezidents Lukašenko uzskatīja, ka tā ir lielākā ķecerība, atcauc viņu, un ar to sākās viss tālākās nelaimes. Viņi tur safabricēja lietu par dolāru, kaut kādu noplūdi no Pilzonā, un Mariņiča nav vairs. Jā. Nu, tātad jautājums ir tāds arī, tātad pēc 1990. gada 4. maija un vēlāk arī pēc barikāžu laika, kā mainījās tā prese būtībā? Nu, prese pirmkārt jau mainījās tādā ziņā, ka milzīga pārgrupēšanās notika no jauna 90. gada rudenī bija diena parādījusies neatkarīgā cīņa, tajā pašā gada augustā sāka iznākt kā jauna tipā avīze, tomēr, lai ar tur daudz no
iepriekšējiem darbiniekiem palika. Daudz avīzes žurnāli pazud, un tāds jau ir šis konkurences nežēlīgais likums, kā pat tāds populārs žurnāls kā Zvaigzne nespēja izdzīvot. Laikam gadu vēl ilgāk pastāvēja. Mēs zinām, ka bija mūsu izcilā rakstnieka, kriminālista Andra Holberga mēģinājums atjaunot, reanimēt atpūtu. Tas bija viņam kā ideja, cilvēkam ideja skaisti, bet ne utopiska. Nevar tajā pašā upē iekāpt otrais. Radās daudz jaunu izdevumu, bet tie izdevumi jau nebija uz ilgu laiku tur. Fórums, tur nakts un tev. Jā, bija tāda laika, jā, tik tiešām. Vēl. Un 94. gadā, jā, nogrima arī pēc Estonija prāmi, kas bija milzīga traģēdija, arī žurnalistiem, kas vairāk bijuši šī prāmi. Traģēdija nogrima arī laikraksts Labrīt. Un liela daļa no šī Labrīt integrējās neatkarīgā Rīta avīzē. Es atceros to kopējā sanāksmi, kad mēs bijām preses nama lielā zālē, kad bija šie kadri, kuriem vairs nebija savas avīzes, un daudz no viņiem, Salība, Benfelda, Aivars Pastālnieks, vēl un vēl viņi pārnāca strādāt uz neatkarīgo cīņu. Un cīņas, arī tehniskais arsenāls papildinājās ar Macintoshiem, ar tā laika datoriem, kas bija šīs redakcijas rīcībā. Jā. Jums arī tātad piedalījāties Latvijas miera aizstāvēšanas komitejas darbā. Par to varbūt mazliet šī laikā. Jā, redzēt, šodienas cilvēkiem ir tāda tieksme uzreiz kritizēt, ka pārāk ilgi jūs tur esat aizkavējušies tajās vecajās struktūrās nāk jaunie laiki, bet jūs tur maļaties pa veco orbitu. Ja tā krasi ņem, tad jau šādu pārmetumu var izteikt arī manā adresē, jo es tiešām biju diezgan aktīvs Latvijas miera aizstāvēšanas komitejas darbā, kad to vadīja vairs ne Žants Grīva, bet Andris Vējans, rakstnieks nomainīja rakstnieku. Un 87. gada jūlijas, mēģiniet iezīmēt šo laiku, kad tieši miera komitejas iniciatīvas sadarbībā ar dažiem entuziastiem no Amerikas latviešiem, Ulds Ohaks tāds bija, tika iecerēts un īstenots projekts miera gājiens no Ainažiem līdz Rīgai. Gājiens tur pamatā kājām, arī ar laivām pa Gauju bija viens posms, kas ilga gan 2 nedēļas, apmēram 2 nedēļas, un kas bija iezīmīgi tajā posmā, ka pirmo reizi lauku cilvēki redzēja, ka ārzemnieki, tur bija 5, 6, liekas, Amerikas latvieši, viņi var sarunāties un tikties un, tā teikt, aptaustīt. Šie ārzemnieki atkal savukārt bija ļoti pārsteigti, ka cilvēki tik mīļi nāk ar medu, ar pienu, tur sagaidīt ceļu malā. Un tad, kad šis gājiens, es pats piedalījos kādos 2 posmos tikai, būdams vēl redaktors Dzimtenes balsī to laiku, kad
tas atbalsts bija tik liels, piemēram, Cēsīs, ka pievienojas gājienam tie vietējā. Vienu posmu iet Jānis Ķipurs, olimpiskais čempions, ziemas olimpiskais čempions. Un citi. Mēs nonākam tādā slavenā vietā, Cēsu tuvumākā Jansona dzimts mājās Siļķēs, viss miera gājēji. Un tas ir iespējams tikai ar to, ka lūk, miera aizstāvēšanas komiteja toreizējā, kuras faktiskā vadītāja bija Birute Šneidere, miera aizstāvēšanas komiteja bija piesaistījusi naudu no vēl toreiz lieliem uzņēmumiem. VF, Alfa un citi deva diezgan ievērumu naudu, lai varētu šie cilvēki tur Līgatnē, tagadējā rehabilitācijas centrā paēst pusdienas, naktsmītas un tā tālāk. Šī nauda tika saņemta un arī beigās uzrādīta. Lūk, viens piemērs. Un vēl viens piemērs, kad es arī izmantoju šo pašu struktūru, miera aizstāvēšanas komiteju. Tur bija aizmugurē miera fonds ar saviem līdzekļiem. 90. gada maijā, 2 nedēļas pēc neatkarības deklarācijas pieņemšanas mūsu augstākajā padomē, kad man pavērs iespēja aizbraukt uz Vašingtonu, uz vienu konferenci, kur spriež par to, kā realizēsies atbruņošanās, kādas būs miera dividendes un tā. Un šajā, varētu teikt, tādā savu veidu izlasē no Baltijas es biju vienīgais, bet tur bija Ukrainas, tur bija maskavieši, protams, vairākums, bija armēns, viens Azerbaidžāns, un man jau bija iespēja pavēstīt par to, kas ir noticis Latvijā, Rīgā, bet galvenais bija tiešām iespēja tikties arī ar Washington Post pārstāvi šaurā lokā, kur viņš uzdeva mums jautājumu, kas tad pie jums īsti notiek. Davids Broders bija tāds tolaik slavens komentētājs. Jā. Jautājums arī tāds, teiksim, 1989. gada 23. augustā Baltijas ceļš. Jā. Un, principā, kā pamazām mainījās informācija un žurnālista darbs, jo pārējot no padomu cenzūras, teiksim, kontrolas, pārējot uz brīvo neatkarīgas valsts režīmu. Redziet, tur ir viena diezgan stingra robeža līnija. Es domāju, ka tas kaut kādā mērā varbūt izpauž šodien Ukrainā. Ja runā par 91. gada augustu, kad mēs ieguvām reāli neatkarību, atguvām, tad tā bija tā robeža līnija, kad Latvijas prese sāka brīvi kritizēt savus vadītājus, valdību, visas institūcijas. Līdz tam šī kritika tomēr bija kaut kā dozēta. Ja mēs labi zinām, ka no 90. gada 4. maija līdz augustam taču bija šis divvaldību periods. Jā. Un divvaldību periods izpaudās, tur 2 prokuratūras pastāv, 2 kompartijas. Tā vēl, un preses izdevumi, vecā cīņa vēl turpina iznākt un tā. Bet šis brīdis, kad ir neatkarība atgūta, nozīmē, ka žurnālisti kļūst par šī vārda, varbūt īstajā nozīmē par tiem ķēdes suņiem, kuri jāpalaiž vaļā. Kā kura avīze to īstenoja, protams, tas jau atkal cits. Atkarīgs no redaktora droši vien galvenā. Arī no reklāmdevējiem. No cilvēkiem. Tas ir atkarīgs. Skaidrs, jā. Varbūt vēl jums ir kādas, teiksim, ko pastāstīt par tagad neatkarīgās Latvijas laikiem no 90. gada par žurnālistiku.
Nu, tad ir jādomā tagad, man kā mediju pārstāvjiem arī ir skumīgi atzīt šo faktu, ka literatūras izdevumu tikpat kā nav vairs. Praktiski nav, jo literatūra un māksla bija tā tribīna, kur ne tikai rakstnieki, mākslinieki, radošo profesiju pārstāv, viss uzstājās. Karoga nav. Tas ir sāpīgi. Karogs bija žurnāls. Karogs bija ikmēneša žurnāls. Jā, jo tagad vienīgā tribīna, kur tāda polemika, vēsture, cik es zinu un cik sekoju, tā ir žurnāls Domzīme, kas tagad iznāk 6 reizes gadā. Tā kā mums pietrūkst, un es domāju, ka drukātās preses nozīme nekad nedrīkst nulificēt. Lai kādas tehnoloģijas nāktu, drukātai presē jāpastāv. Jo Alfreds Prūšs bija tāds latvietis Čikāgas universitātē. Viņš bija biblioteku zinātņu profesors. Un es viņu intervēju Rīgā, viņš teica tos vārdus, ka grāmata nezudīs nekad. Es gribētu teikt, drukātais vārds nezudīs nekad. Lai kāds teiktu, es to visu varu atrast momentā, bet tev tā tehnika kādā momentā arī var pazust. Drukātais vārds būs vajadzīgs. Un avīzes, manuprāt, ir vajadzīgs arī tā iemesla pēc, ka informāciju var dabūt, informāciju var sagrābstīt no ļoti daudzām pusēm, daudziem avotiem šodien. Bet informācija gūst jēgu, ja tu spēj to strukturēt. Un tāpēc ir vajadzīgi arī šāda tipa laikraksti kā Financial Times, kā Neue Zeitung, Šveices avīze, kā Frankfurter Allgemeine, kuri, acīm redzot, tās tiražas arī gājuši drastiski uz leju. Bet viņi kaut kādam cilvēku lokam ir vajadzīgi, tāpēc, ka viņi strukturē tavu domu, tavu zināšanas. Un bez šīs apjēgas jau mēs tālāk nevaram iet. Nu jā, tāpat kā klasiskā mūzika, tāpat kā grāmatas, arī tas viss kopumā ir tādas lietas, kam ir jāpaliek. Vai jums vēl ir kāds novēlējums klausītājiem, kas šo te interviju klausīsies nākotnē arī, nākamajiem cilvēkiem, ja nākamajai paudzei? Mans novēlējums būtu pavisam īsts. Maniem Paulas brāļiem, maniem amatbrāļiem. Viss būs kārtībā, ja jūs uzskatīsiet, ka žurnalistika nesākās ar jums, un ja vecākā paudze uzskatīs, ka žurnalistika nebeidzās ar viņiem. Paldies. Man ir jautājums vēl pēdējais. Vai jūs piekrītat, ka šī intervija arī tiek ierakstīta un pieejama ļaužu masām internetā? Lai tā būtu, jo neko es tādu neesmu pateicis, ko nevajadzētu zināt, vai ko es nedrīkstētu teikt, jo jautājums jau varētu uzdot ļoti daudz un nepārtraukti. Bet, ja kaut kas no viss tā aizķertos pārdomām, es būtu priecīgs. Paldies. Paldies. Šī intervija tika ierakstīta tātad 2023. gadā, 25. decembrī, un ierakstīja Ojārs Jansons. Jā, pastāstiet, ko tad mēs te redzam īsti?
Turot rokā šo sarkano apliecību, es pats pārliecinos, ka esmu bijis šīs partijas, tātad Padomju Savienības komunistiskās partijas biedrs no 64. gada un maksājis biedrnaudas līdz 1989. gada janvārim. Un tomēr te nav tie pēdējie mēneši ierakstīti, jo zinu, ka biedru karti jau kā tāda es noliku un no šīs partijas atvadījos 90. gada augustā. 90. gada aprīlī, kad notika šis pēdējais Latvijas Kompartijas kongress ar lielo šķelšanos. Varbūt no paša sākuma, kas tur redzams ir? Kā mēs redzam, šis dokuments ir krievu valodā, uzraksts, bet tālāk ir divās valodās, krievu un arī latviešu valoda. Latviešu valoda kā pakārtot valodu. Starp citu arī cīņas plāksne Blaumaņielā bija abās valodās. Bija laikraksts Cīņa latviski un gazeta Cīņa krievu valodā, kirlicā. Šeit ir mans portrets. Partijā es iestājos Cīņas redakcijā, tā kā man uzņēma štatā, es nebija ne komjaunietis, ne partijas biedrs. Tā iestāšanās sapulce bija mazliet tāda nepārāk gludi, jo man uzdeva jautājumu, kāpēc es neesmu no komjaunietis tieši aizgājis uz partiju. Man atbilde bija tāda, ka tajā institūtā, kur es strādāju, tur bija viens komunistu partijas biedrs, nodaļas vadītājs, kurš, manuprāt, apkaunoja šī biedra nosaukumu vārdu. Man atbildēja pēc viena cilvēka nevar spriest par visu partiju.